Prom esot, tu dabū gan to, ka tu esi prom, tu esi viens, tu mācies domāt, dzīvot pats par sevi, tu iepazīsti svešu kultūru tā, kā tu ekskursijā nekad neiepazīsti. Un tas ir tas, kas mums Latvijā ir vajadzīgs, gan caur tiem, kas aizbrauc un atbrauc latviešiem, gan caur tiem ārzemniekiem, kas šeit mācās un strādā. Jo mums jau tā pasaules elpa tepat vien ir augstskolās un birojos, bet mēs izolējamies, mēs baidamies, mēs tā ziemeļnieciski, eiropeiski jūtamies arī apdraudēti tajā līmenī, vai, es nezinu, varētu būt citi izskaidrojumi, tā pati kautrība un tā tālāk, un mums tas ir jāizmanto. Par to izolēšanos, tas vietnamiešu puisis, kurš mācās šobrīd Rozentāļos, un par ko jūs redzējāt sižetā, ir savā diplomdarbā veidos komiks par Lāčplēsi. Varbūt mēs beidzot, pateicoties vienam vietnamietim, tiksim pie Lāčplēša ar laimīgām beigām. Varbūt mēs vinnēsim beidzot. Un tas ir tas, kas mani fascinē, kad cilvēks ar citu skatu, viņš var būt no tālienes, viņš var būt arī no tuvuma, bet ka tie citi skati ir vajadzīgi. Bet mums ir jābūt atvērtiem, jo citādāk mēs to nepamanām, un mēs varam pateikt, Lāčplēsi nedrīkst aiztikt, tās ir mūsu svētums. Ne, bet man liekas, ka Pumpurlāčplēsis jau tieši ar tā doma arī beidzās, man atmiņa neviļ, ka tur jau kā reiz pienāks tas laiks, ka tas bruņinieks viens pats kritīs iekšā, un Lāčplēsis paliks augšā. Un tad tas laiks caur vietnamiet varbūt ir pienācis. Es ļoti ceru.